Kur mēs esam? Mēs esam Bazilikā, Toskānā. Mēs neesam Rivērā. Mēs esam Ravennā. Ravenna. Mēs esam Ravennā. Mēs atbraucām uz Ravennu, atradām un palikām ļoti pilnīgi pretējā kempingā, kā bijām iepriekšējās 2 reizes. Mēs bijām tādos daudzvaigžņu kempingos ar visām ērtībām, tādos lielos. Un tagad mēs esam mazā, privātā kempingā, kas pieder bioloģiskas lauksaimniecības saimniekiem, ģimenei, kuri paši nodrošina šatlu līdz pilsētai, un šorīt mēs arī to izmantojām. Un, es, protams, biju mazliet pārsteigts, ka pirmo reizi mums noderēja līdzpaņemtais tolas papīra rullis, un jā, šim kempingam bija 4,6 novērtējums Google, un sanāk, ka patiesībā, cilvēki vērtē kempingus pēc, ļoti daudz un dažādiem kritērijiem. Un tas, vai tur ir ziepseko nomazgāt rokas un tolas papīrs, acīm redzot, nav tas vienīgais rādītājs. Tas tikai tādiem germofobiem kā man. joks. Bet man tur patīk, jo tur apkārt aug olīvas, vīģes, granātāboli un milzīgs rozmarīns. Man ir tāds maziņš mājās, kurš noteikti ir nokalts un beigts, bet šeit ir tāds milzīgs. Un jā, mēs nolēmām atbraukt uz dienvidiem, jo bijām, tikko sajūtām to tveici, to siltumu. Negribējām šo sajūtu pazaudēt, kā zināms, Dolomītos šobrīd nav īpaši silti, sevišķi tās naktas, tas ir tas, kas mūs biedē, un arī lieti. Droši vien, ja mēs būtu ar Uldu divatā, mēs brauktu jebkurā gadījumā, bet tā kā mēs esam ar bērniem, mums gribas izbaudīt to komfortu, ko sniedz siltums, ceļojot ar buseņu. Un satikām šajā kempingā ir vairākas ģimenes, visi bērni kopā spēlējās, visi viens otru pazīst. Un jā, vēl viena ģimene no Nīderlandes, kas teica, ka gribēja braukt uz Dolomīti, bet atbrauc lejā uz dienvidiem, jo negrib tās augstās naktas un lietu, baidās, tā kā mēs neesam vienīgie. Un patiesībā, jā, šis ir ļoti labs tāds pierādījums tam, cik forši ir šādi ceļot, ka tu esi brīvs un tu vari pārdomāt un mainīt maršrutu un vienkārši, ja tu redzi, ka uz augšu līst lietas, tad tu brauc uz laiku lietas nelīst. Tā ir tā brīvības sajūta, ka tu vari katru dienu darīt tā, kā tu gribi, tā, kā tev ir labāk, nevis tā, kā tev ir maršrutā ierakstīts. Vakar mēs atbraucām, mierīgi iekārtojāmies, izmazgājām vēļu, bija ļoti silts, pat veicīgs. Un es gribēju tādu lēno vakaru kempingā, bet Uldis bija nepacietīgs un gribēja braukt uz pilsētu ar velospēdiem. Un tikko mēs bijām izkarinājuši veļu žāvēties, tādu, diezgan lielu apjomu, lielāko daļu drēbi, kas mums ir līdzi. Un uzkāpuši uz ričkiem un aizmiršies gandrīz līdz pilsētai, sākās tāds negaiss. Mēs kā pamatīgi izmirkām, mūsu jūras tikmēr glāba mūsu nojumīti, jo tām nojumēm arī tur veselas dantas jādejo, tad, ja līst lietas, bet, par laimi visi viens otram palīdz, un Juris tur saīsināja kājas, lai tas ūdens gāžās nost, jo citādi jau viņš gāžās vai busam virsū, vai tur vispār var salauzt to visu nojumu. Un arī drēbes, protams, šodien viss jāžāvē no jauna, bet šodien jau no paša rīta, no 6 ir 20 grādi, tagad jau ir kaut 25, un visas drēbes jau gandrīz izžuvuši no paša rīta, šodien visu dienu saulains silts. Pagaidām esam bērnu laukumaņā. Teodoram būs dienas Ergo Somā, tieši tāpat kā tas bija Venēcijā, kad mēs braucām uz Burāno saliņu. Pēc tam skatīsimies vēl kaut kādas iespējas, ko un kā mēs varam pavadīt laiku. Mēs ieraudzījām Lēņu muzeju. Protams, Matilda ļoti gribēja te iet, un šeit ir fantastiski, interesanti iepriecināt savu iekšējo bērnu. Bet vispār, jā, lai tikt šajā muzejā ir kopējs biļets ar Bairona muzeju, ko mēs nemaz nezinājām. Mums nebija plānos tādu apmeklēt, bet šeit bija ļoti skaists iekšpagalms, un mēs arī apskatījām Bairona muzeju, kas bija ļoti skaists, gaumīgs, mūsdienīgs, interesants, interaktīvs. Un tagad esam baudam šeit, lai līdz Teodoram jau pietika, viņš izgāja tēti ārā, bet mēs ar Matildu vēl priecājamies par mazajām porcelāna servīzītēm un svecītēm. Rekord. Cik interesanti. Jā, bet vispār mēs atbraucām uz Ravennu bez nekādām ekspektācijām. Mums nebija doma iet nekādās baznīcās, bet beigās mēs tomēr sapratām, ka mēs gribam redzēt tās mozaīkas.
un pārsvarā viņas visur ir iekštelpās, un tad nopirkām tādu apvienoto biļeti, 12 € laikam pieaugušiem, kur ir 3 objekti. Pirmajā mēs jau bijām, bet es biju tik aizgrābta, ka neko nenofilmēju tur blogam, un tagad tikai tā atskatoties stāstu. Un ar bērniem arī ļoti ok, jo tie ir tādi objekti, kas nav īpaši neaizņem ilgu laiku, lai apskatītu, un bērniem pietiek pacietības. Protams, tādu pusotgadnieku, kā Teodors, gads un 8 mēneši, viņu pārsvarā turējām rokās, viņš iepriekš gulēja ergosomā, bet ar 5gadnieku kā Matildu vispār nekāda problēma. Viņai visi interesē, visi patīk, un visi var izstaigāt un apskatīt, un visi priecīgi. Nu, esam beiguši ciemoties biokempingā pie Ravennes. Neko daudz šeit nesafilmē, bet nav arī neko daudz ko filmēt. Tāds ļoti mazs, privāts, pavisam vienkārši, bet tāds mīlīgs kempings. Vakardien naktī uz rīta pusi sākās pērkona negaiss, un viss ļoti stipri bija salījis. Un mēs no paša agra rīta jau esam 10:10, mēs jau esam gatavi. Tas mums ir ļoti labs starta laiks ar visām brokastīm un rīta toltēm. Un mēs dodamies tālāk zemāk uz dienvidiem uz pilsētu, ko sauc Asīze. Tā. Mēs esam atbraukuši uz Perudžiju. Ceru, ka pareizi izrunā. Vispār mēs atbraucām uz Asīzi, kas ir tāda maziņa pilsētiņa pie Perudžiju, kas ir slavena ar to, ka no turienes nāk Svētais Francisks or something. Bet mēs atbraucām uz Lija, un bērni jau bija nosēdējušies ceļā, un mēs atbraucām vienkārši uz tuvāko lielveikalu, un tad fantastisks bērnu laukumiņš ir tieši beidz līt, tā kā mēs esam visu dienu nodzīvojušies te. Nu, ne visi, bet pusi dienas. Ir skaista apkārtne, priecājamies par lietussargu priedēm, vai kā tās sauc ciprasēm. Un priecājamies, ka vairs nelīst, un rīt būs mums ekskursija diena. Ja līst, tad iesim muzejos, te ir arī arheoloģiskais muzejs un tam līdzīgi. Esam jau par šo laiku sapratuši, ka mēs varam arī muzejus apmeklēt šajā sastāvā, šajā kompānijā. Jā, šis visticamāk būs mūsu zemākais punkts uz dienvidiem šajā Itālijas ceļojumā, un dosimies tad tomēr augšā. Mēģināsim tos dolomītus noķert par spīti laika apstākļiem. Un other news, man ir 8. dienas mate, tāpēc es arī īpaši negribēju neko ierakstīt, jo man nācās viņus pieviskot, lai savāktu savu slīku zirgasti. Bet, jā, beigās bija beigā vilšanās par to mūsu biokempingu, jo viņš ir kā bija tāds romantisks un lauku atmosfēra un, pievērt acis uz tām, higienas lietām, jā, kas es jau teicu, man kā germofobam īsti nav pieņemams. Bet beigās izrādījās, ka šatls, kas iepriekš bija rakstīts visās atsauksmēs, ka viņiem ir bezmaksas šatls līdz Ravennei. Beigās pie maksāšanas izrādījās, ka tas šatls nav bezmaksas. Un patiesībā diezgan daudz mēs ar visām savām vakariņām, kas maksāja restorānu cienīgu ciparu, samaksājām kempingā, kas tāds bišķi tāds vēl aizaudzis, un kur nav ziepes un tolspapīrs, un beigās riktīgi tādi bijām bišķi vīlušies ar Uldi. Bet nekas mums ir mācīgi. Tagad mēs Asīzē esam tādā lielā kempingā, bet mēs neesam vēl iekārtojušies neko. Jūras ar Ilzi ir iekārtojušies, jo viņiem lietas laikā ir savi apartamenti, bet mūsu apartamentos lietas laikā ir dikti šaurs, tāpēc mēs atbraucām uz šo milzīgo laukumiņu. Esmu atbraukuši uz kempingu, Uldis ir ieparkojies un riktē busu vakarņām un naktsmieram. Mēs ar bērniem iekrojam laukumiņu, kempingu laukumiņu, protams, ar lielveikalā laukumiņu nevar vispār salīdzināt, un jāsaka godīgi, apkārtne ļoti skaista, tālumā redzami kalni, un arī tā pilsētiņa Asīze ir kalnos augšā. Es domāju, arī būs ļoti interesanti apskatīt. Tas kempinga vietas ir ierīkotas zem tā saucamajām lietussarga priedēm, kurām ir milzīgas skujas, un zemē viss sabirs tām skujām. Šeit ir arī mājas, un tās koplietošanas telpas, jāsaka, mazliet atcita Indiju. Es nebiju domājis, ka es Eiropā redzēšu kaut kur caurumgrīdā, bet mūsu dzīvo mūžu uzzina kaut ko jaunu.